Šobrīd mēs atrodamies bērniem veltītajā pasākumā Augstdaugaviņa bērniem Saules takas pirmajā punktā. Šeit bērni var radoši izpausties, viņi var zīmēt uz tādām mazām papīra saulītēm, veltījuma saulītei. Jo, kā redzat, šobrīd mums ir apmācies laiks, mums saulīti nespīd. Tāpēc tagad visi bērni smuki un čakli zīmē, lai iepriecinātu saulīti un lai mums tagad spīdētu saulīti visiem kopā. Tāpēc šobrīd bērni rūpēs par to, lai mums mird saulīti. Sveiki! Mēs atrodamies Saules takas otrajā punktā, un tas nozīmē, ka šeit mēs spinam saules pīnītes, kuras mēs liekam ap rociņām. Redzat? Man arī tāda ir. Nu, lūk, kāpēc tieši saules jostiņas? Tāpēc, ka viņas ir ļoti krāsainas un dod pozitīvas emocijas gan mums lieliem, gan arī mazajiem, kas šeit piedalās. Lai taptu šādas jostiņas, mēs izmantojam pa 9 krāsām. 9 veiksmīgajām krāsām – zilā, dzeltenā, baltā, kāds izvēlās oranžo, kāds izvēlās rozā. Bet visiem ļoti patīk. Tāpēc gaidīsim visus arī turpmāk un cerēsim, ka mūsu diena izdosies. Šeit mēs esam nonākuši punktā, 3. mēs ar saulīti pa dzīvnieku pēdiņām. Šeit jūs redzat tādus dzīvnieciņus, uz kuriem ir jāuzliek attiecīgās pēdiņas. Šādā te veidā. Un tad dabūju uzlīmīt par to, ka punktiņš ir iziets. Mēs esam nonākuši jaunā punktā, mana dāvana saulītei, kur bērni zīmē, un šeit ir jau izstādīti dažādi zīmējumi. Sekojam nākamajam punktam. Izzini un pazīsti Latvijas augus, kurā ir jāatpazīst Latvijā augoši aizsargājumi augi un augi, kurus drīkst plūkt un iepīt Jāņu vainagā. Tātad ir jāatpazīst cilvēkiem aizsargājumi un tipiskie Latvijas augi. Nākamā aktivitāte ir piedāvāta mazajiem Augstdaugavas svētku dalībniekiem, kad jāiepazīst maskēšanās loma dabā. 3. aktivitāte ir no zāles taisīti, no dabas materiāliem taisīti putni. Sveicināti Saules takas 6. pieturas punktā. Kā noprotat no nosaukuma, mana Saules tautas dziesma. Šeit jums būs jāskaras ar latviešu tautas dziesmām. Konkrētāk par tautas dziesmām, kas ir par un ap sauli. Dalībniekiem jāatrisina diezgan vienkāršs uzdevums. Proti, no atsevišķiem vārdiem, kas atrodas šādām te lapiņām, jāsaliek gatava tautas dziesma. Šis ir punkts mana Augstdaugavas mīkla, un šeit nāk bērni, kuri vispirms atmin viņiem uzdoto mīklu, ko ir sagatavojis kāds cits, un pēc tam viņu uzdevums ir pašiem izdomāt kādu mīklu saistībā ar Augstdaugavu un uzdot to pārējiem. Mēs esam nonākuši punktā mans kuģītis pretī saulītei. Šajā punktā bērni no papīra loka, papīra kuģīšus, zaļus papīra kuģīšus, kas ir Augstdaugavas krāsās.
Mēs ar saulīti akmeņus rotājam bērni var izpausties, padarot šo drūmo dienu gaišāku, zīmējot uz akmeņiem visdažādākos dzīvnieciņus, saulītis un jebkas, kas ienāk prātā. Mēs atrodamies pie pēdējā punkta, kur mēs veidojam saulītes. Bērniem ļoti patīk. Mēs visus aicinām paveidot gan pieaugušos, gan mazos.